Rīgas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju nodibinājusi Rīgas Futbola akadēmiju, kur galvaspilsētas futbola klubu jaunajiem talantiem vairākas reizes mēnesī būs iespēja apmeklēt meistarklases un attīstīt savu sportisko meistarību vienu no Latvijas labākajiem treneriem Aleksandra Starkova un viņa pieaicināto treneru vadībā. Mēs esam kopīgi nonākuši pie iespējas dibināt Rīgā šādu akadēmiju jauniešiem, kurus atbalsts ir Rīgas doma, Rīgas brīvost, jo mēs uzskatām, ka, lai arī kāds būtu šis, varbūt šobrīd ne tik panākumiem bagāts sporta veids Latvijā, futbols tomēr ir sporta veids numur 1. Un tāpēc tie, kas šodien ir mūsu talantu fabrikā, paldies, jāsaka Žukam, Vladimiram, paldies Aleksandram Starkovam, paldies Mežets kungam, kurš man blakus stāv, un visai komandai Pahara kungam, kas šeit ir jau pats par sevi vārds, ko nozīmē. Mēs apvienojam gan resursus, gan arī to, kas mūsu rīcībā ir, lai izveidot Rīgā šādu futbola akadēmiju. Es domāju, ka tas viss būs atkarīgs no jūsu uzņēmības, un es apsolu to finansiālo pusi, organizatorisko pusi no savas puses nodrošināt, bet no jums gaidām rezultātus, lai mums kāds arī aizbrauk uz pasaules čempionātu nākotnē. Līdztekus tam Futbola akadēmija nodrošinās arī efektīvu pašvaldības jauno sporta bāžu izmantošanu. Rīgas Futbola akadēmijas meistarklasēs tiks uzaicināti talantīgākie jaunie futbolisti no visiem galvaspilsētas klubiem, lai 8 reizes mēnesī trenētos labāko Rīgas treneru vadībā. Es plānoju vadīt treniņus ar labākiem Rīgas spēlētājiem 12, 13, 14 gadu vecumā, ar mērķi paaugstināt viņus individuālo meistarību. Es domāju, katrs jaunais spēlētājs sapņo spēlēt futbolu augstākajā līmenī, nopietnējā kluba. Un es domāju, ka šī programма viņiem palīdzēs. В принципе, проект долгосрочный, и за одну тренировку много чему не научишь. Но, ясно, основная идея – это сегодня собраться, познакомиться, и, может быть, кто-то будет первый раз друг друга вообще видеть в глаза. Поэтому это основное. А часть футбольной тренировки, которая будет, вот уже расставляется аппаратура, ясно, что будут тесты физические какие-то. Nu, мы у ворот pоработаем. Я в свое время был нападающим. Galvenais darbs jābūt tomēr klubas. No 7 līdz 12, līdz 16 viņam jāstrādā klubu, un akadēmija dos viņam iespēju, reāli to, ko Aleksandrs Petrovičs teica, paaugstināt to meistarību. Un tur ir tā galvenā ideja. Ņemot vērā tos milzīgus līdzekļus, kuru pa pēdējiem gadiem Futbola federācija kopā ar Rīgas domu ielika infrastruktūrā. Mums ir mākslīgi laukumi, diezgan daudz, mums ir reāli labs stadions priekš bērniem, un visu to vajag pareizi izmantot. Un tas, teiksim, viena no tiem iedaliem. Un varbūt interesanti to, ko vakar beidzas pasaules čempionāts, ir čempions, un tie bērni, kuri tagad sāk šeit nodarboties, varbūt pēc 10 gadiem Latvijā būs fināls, kur mēs vienu reizi jau bijām visi, to, ko mēs ļoti gribam.